Labrīt! Tikko iznāca no zobārsta. Zobārsta kabinets Dental LV. Krišāņu barona 79. Tagad pusmut nejūtīgi. Šitā te daļa viss tagad ir nejūtīgi. Nē, es tāds baigais zobārsta kabinets speciālists, bet Dental LV, man liekas, manā uztverē ir baigi labs. Kā jums patīk iet pie zobārsta? Tas liekas baigi interesantais piedzīvojums, jo kaut ko tādu ikdienā nevar piedzīvot un sajust, kad 2-3 cilvēki tev reālā attālumā rakņājās pa muti ar visādiem urbjiem, skrāpjiem un pulieriem un atsūcējiem un ūdens špricētājiem un visu kaut ko. Pats interesantākais man liekas tas, kad viņi tev izmanto tā kā galdu. Tad, kad tu guli un tev viens, tas zobārsts ir vienā pusē un palīgs otrā. Un tad, lai viņi padot viens otram kaut ko, viņi tās lietas noliek uz tevis, it kā tu būtu kaut kāds galds. Tur, es nezinu, plombas vai kaut kāds instruments vai ko. Viņi tev vienkārši noliek virs, it kā tad tiešām tagad tādu galdu tev izmanto. Tas ir laikam tas, kas man patīk visvairāk. Bet, protams, šitais ten vēl. Bet kas man nepatīk pie zobārsta? Tā ir pašas beigas, tad, kad zobs ir salabots un viņš tev pajautā, kā tu jūties, vai viss ir kārtībā. Tu esi pusstundu nogulējis ar atvērtu žokli, kādu ikdienā tu viņu atver tikai žāvājoties uz pussekundi, tev viņš viss ir notirps. Tev pusmuti ir anestezēta. Tev viss muti ir sabakstīta ar visādiem dzelžiem un urbjiem un visu kaut ko, un vats krikuts vēl tev ir aiz lūpas nospiests. Un tad viņš tev paprasa, kā tu jūties. Tu tagad parunāt normāli nevar, tas man šausmīgi besī. Un vēl tas ūdens jāspļauj ārā. Tas man visvairāk nepatīk. Jes, avārija. Es tikko Hondiņu ieliku Lexusā. Kaut ko šitādu gan vēl nebija. Nē, avārijas es biju piedzīvojis, bet kad filmēšanas laikā tieši ar avāriju. Hondiņai purns drusciņi izārdīts. Lexusam tur laikam nekā daudz nebija. Plus jums reku šķidrums tēk ārā kaut kāds. Kaut kas tēk ārā. Tas ir logu šķidrums, jā. Tas vēl nav tik traki. Esiet uzmanīgi ziemas laikā ar mašīnām, jo ceļi ir ļoti slidīgi. To es saprotu, kad sievietes uztais avāriju, neviena nelamājās, neviena nedusmojās, neviena neceļ nekādas pretenzijas, vienkārši normāli laipni sarunājās. Abām divām pirmo reizi avāriju, to es saprotu, tie ir normāli inteliģenti cilvēki, kāpēc jādusmojās, kāpēc jābļaustās. Taču ap divi ir nelaimē un ap divi taču ir ieinteresēti, lai tiktu ātrāk ārā. Tā kā tas ir baigi labi. Bet lai vai kā, šis video ir galīgi nogājis no tēmas. Šo video gribēju taisīt, lai pateiktu, ka es nekur neesmu pazudis. Es vienkārši neesmu taisījis priekš šī te kanāla video. Vasarā mēs ar Jānu bijām ar riteņiem pa Lietuvu pabraukāties. Tur man ir jāsataisa video priekš velovloga kanāla. Un tad, kad būs apraksts, tad to es ielikšu ar visām bildēm savā blogā. Ja jūs sekosiet līdzi Twitterī, tad droši vien, kad uzzināsiet, kad tas būs gatavs. Un otra lieta, ko es gribēju pateikt, ir tā, ka es esmu uztaisījis spēļu kanālu Leja Almighty, kur šobrīd, varētu teikt, darbojos visaktīvāk un taisu sērijas par spēli Hitman Codename 47. Tā kā varat arī to ievērtēt. Tas laikam tagad ir viss. Centīšos būt aktīvāks, taisīt vairāk video, taisīt vairāk rakstus savā blogā. Tā kā tas laikam tagad pagaidām viss. Čau!
Jā, vēl es gribēju pateikt, kad vakar biju uz mītu un tur bija grāmatas atklāšana Facebook efekts. Un kā es domāju, kurš to grāmatu dabūja par brīvo? Tieši tā es. Vēl joprojām nevaru pasmaidīt. Es tagad jūtos tā kā tās sievietes, kas špricē sejā tos mēslus.